Papucēt nedaudz raķetīti. Tas pat būtu nepieklājīgi. Labi, Kiko, jā. Jā. Šī būs tava vietiņa? Ok. Nu ko? Es sveicināts veciniekos. Paldies, vecīt. Izdosies. Būs skaisti. Labs vakars, šotu šāvēji. Milzīgs paldies par atjaunoto atbalstu kanālam. Mēs redzam, ka laiki nāk, subscriberi nāk un algoritmi lēnām, bet pieticīgi atgriežas tomēr pie tiem cipriem, pie kādiem mēs esam pieraduši. Tā kā lūdzu turpiniet atbalstīt mums no visas sirds un no visa rajona nozīmēt, ja jūs ieliktu īkšķi, ieliktu zvaniņu un uzspiestu subscribe. Paldies jums! Mēs atrodamies nekādas vecrīgas, Latvijas slavenākajā naktslokālā The Sinners uz Grēcnieku ielas, kur ir mūsu seksīgā, šmigainā un arī omulīgā studija. Jūs varat atnākt uz Sinneriem, izbaudīt kādu labu dzērienu, kādu labu atmosfēru, kādu labu koncertu, papauzēt pie šīs te ikoniskās Pāļa bazaras sienas un labi pavadīt laiku. Šīs dienas epizode mums būs īpaša, jo pateicoties šim cilvēkam, bija tās domino efekts, kas mums palīdzēja savākt citas A līmeņa zināmas cilvēkus Latvijā. Par to viņam ir mūžīga cieņa, un toreiz mēs ar viņu vēl nezinājām, kāds viss būs. Mums nebija pašiem skaidrs koncepts raidījuma, un tagad, kad viss ir attīstījies un ka mēs zinām, ko mēs darām, šī būs īpaša epizode, jo cilvēkiem ir jādod otras iespējas, tā kā lielai daļai cilvēku no pirmās un otrās sezonas. Un, protams, nevar aizmirst milzīgu paldies šova ģenerāla sponsoram Kodiens no Rīgas Miesnieka. Šī ir, manuprāt, vislabākā proteīna pilnā produkcija, kas ir arī veselīga un kas ir lielisks papildinājums ne tikai balītē, bet arī ikdienā aktīviem un kustīgiem cilvēkiem. Ja tava ikdiena ir tieši tikpat haotiska un vētraina, cik manējā, tad tev ļoti varētu patikt kādu no šīm te Rīgas Miesnieka uzkodu paciņām, kas ir pilna ar proteīnu un ļoti ērti pārvietojami. To var ņemt līdzi ceļojumos, var ņemt līdzi mašīnā. Nav obligāti jātur ledusskapī, bet es iesaku turēt ledusskapī, jo tomēr garši ir bišķiņ foršāka. Tie ir tās mūsu uzkodas, jo pirms kārtīgi Pāļa bazaru vajag arī kārtīgi uzkost. Tā kā aiziet epizode, paldies Kodienam, skatāmies sēriju. Stipri cilvēki un stipri dzērieni. Mūsu šīs dienas viesis ir pelnījis īpašu cieņu, jo pašos Pāļa bazara pirmsākumos bija otrais cilvēks, kurš piekrita piedalīties filmēšanā tad, kad sabiedrībai un daļai arī mums pašiem vēl līdz galam nebija skaidrs, ko mēs vispār darām. Viņš ir viens no lielākajiem vārdiem Latvijas popkultūrā, kurš bija kā zaļā karotīte tam, lai arī cita viņa līmeņa sabiedrībā zinām cilvēki nākt uz interviju. Mūziķis, dziedātājs, bijušais Eiropas gada cilvēks Latvijā, šoumens, kaut kādā mērā arī aktīvists un vienkārši kolosāls cilvēks Ralfs Ēlans. Čau, veco zēna! Es tev tagad pateikšu tas, pēc kā es cietos. Tu šeit biji pirms 7 gadiem. Tik sen, vecīt. Gandrīz ir 7 gadi riņķī, kad mēs ierakstījām pirmo epizodi. Es tev tiešām tas, ko es teicu, es ļoti novērtēju, ka tu piekriti, jo mēs tad pat nebijām īsti personiski pazīstami. Es tev vienkārši uzrakstīju randomā, jo man likās būtu krūti ar tevi parunāties. Tu esi diezgan atvērts, tāds jautrs čalis, tu labi iedarētos konceptā. Un tu nenomīsi, tu atnāci un mums kaut kā arī izveidojās tad tas kliks. Paldies tev milzīgs par to, es ļoti novērtēju. Daudz ir mainījies, mēs esam jaunā vietā, jaunās telpās, mēs abi esam palikuši rasnāki bišķiņ sejā. Jā, neesam vairs tīņi. Neesam vairs tīņi, aptuveni varētu tā teikt. Kā tev iet vecīt šobrīd? Kā tu šodien jūties? Vajag labi darbīgi, ņemos kaut ko šodien, atteicu pilnīgi visas lietas, kuras man vakarā jādara, jo teicu, ka eju Pāļa bazaru. Tā kā ar mani, lai nerēķinās. Es izdarīju līdz pulksteņus šitikiem šodien. Un viss, tā kā devies, jā. Kādas ir tavas attiecības ar alkoholu? Uz to uz jūs? Es to jautāju pirms 7 gadiem. Man liekas, ka tāda atbilde bijusi tu. Jā, tas ir joprojām. Pazīstu, saprotu. Komēdijas šovos vispār, tad, kad mēs ar Breidaku maucām tūri, mēs jūs mīlam, es nekautrējos pat uz skatuves parādīt, ka es iedzeru dzērienu. Jo tu humorā man ir vieglāk arī, tā kā palieku asāks, atveros kaut kā tā, koncertos, nē. Jā, ok. Vai tu šodien esi paēdis?
Jā, es esmu paēdis. Nu, gadījumā, ja tu gribi vēl, šeit ir neliels uzkods no mūsu atbalstītājiem Rīgas Miesnieks. Es personīgi rekomendēju šo te čiponu. Viņa ir ļoti garšīga, pilna proteīna, diezgan labi. Un tā kā, ja gribās, vienkārši malcam iekšā. Nu, labi, tad mūsu pirmais dzēriens ir viskija liķieris no Īrijas. 33 grādi. Priekā. Kafijēns. Forši, man patīk liķieri. Baigi forši, jā. Īstenībā kafijas neiedzeru šodien, tāpēc šis ir baigi labi. Man liķieri patīk, kaut arī viņas baigi daudz nevajag, no viņam galvu pizdēt sāp. Nežēlīgs cukurs. Jā. Un man liekas, pilnu glāzi cukuru. Es varu visu kaut ko likt savā ķermenī, bet pilnu glāzi cukuru tur novelk robežu. Nu jā, kāds tas, vecīt, man atkal ir tā, ka es biju skolā tas, kurš starpbrīdī varēja Skittles paciņu nopirkt un pats visu apēst. Nepadalīties. Protams, es dalījos, ja man kāds prasīja, bet es vienkārši Tev no dieviņa joprojām sintētiskos saldumus es malcu. Žēlē končus mans mīļākais. Jā, absolūti. Okay. Tu šobrīd podkāstā, tev ir Ralfs kavē laiku. Jā. Kā tev iet ar tavu podkāstu? Tu esi apmierināts? Jā, es esmu diezgan apmierināts. Es neesmu apmierināts, ka es reizēm viņu nevaru izdot katru nedēļu, bet tā es esmu ļoti apmierināts. Man ir prieks, ka kaut kādi cilvēki ierauga no malas kaut kādus man pazīstamos cilvēkus arī pavisam citā gaismā, ne tā kā ir intervijās. Citi par mani arī pat raksta, ka viņi bija kaut kādās domās par mani un tagad ir citādākās, jo tu jau vienkārši vairākas sērijas runājot stundu vairāk, tu nevari noslēpt, kāds tu esi patiesībā un tu tevi ierauga. Man drausmīgi nepatīk tie clickbait virsraksti, ko es nesen arī devu vienu interviju, un no viņas es saprotu, ka tāds ir žurnālistu darbs, un vajag, lai pērk rakstu un klikšķinu uz to virsū. Un tika kaut kādi virsraksti izvilkt ārā. Par tām šķiršanām? Jā, visu kaut ko. Un tāds, ja tu izlasi pilno kontekstu, tev nešķiet tas tik šokējoši kā tad, ja tas ir vienkārši viens teikums, kas ceļo pa Facebook, un tas man ļoti nepatīk. Un, ja cilvēki ierauga kaut ko tādu un domā, ko tas Eilants atkal? Nē, Eilants, es neprasu nevienam, lai tādus liek, es pats arī tādus nelieku. Tāpēc man tās garās sarunas, tas garais podcasts, tas formāts man ļoti patīk, jo tur tu arī to visu var pateikt, bet tur to lielo bildi cilvēki redz, tāpatās kā šeit. Vai tev ir kaut kas īpašs, ko šogad gribi uz podkāstu paaicināt vai, teiksim, izdarīt ar viņu sakarā? Vai tu tā vairāk neplānot vai tādā ļoti brīvajā plūsmā? Es eju brīvajā plūsmā un jau ir sākuši arī vairāk rakstīt, lai es kādu uzaicinu, kurš, sākumā tur gāja tikai mani draugi vai labi pazīstami cilvēki. Tagad jau man sāk lūgt, lai es aicinu arī... Tā piepsties. Sāk piepsties. Un es nezinu, vai es tā kā drīkst teikt, jo negribās nodžinksot, bet... Jā. Tad nesaki. Jā, tad es neteikšu, jā, bet ir cilvēki, kuriem es arī gribētu tā kā tu vienkārši pabazarēt. Forši, lai tev izdodās un kur viņi var skatīties? Visos internetos. Visos. Es ielinkošu apakšā priekā. Mūsu nākamais dzēriens ir populārs liķieris no Vācijas. 33 grādi. Kaut kas ar briežiem saistīts. Jā, labi. Das ist gut, jā. Wunderbar. Okay. Kas tev notiek ar tuvākajām izrādēm vai koncertiem? Sāk uzreiz skanēt tā vācu, tā mēme. Tā, visi zina to dziesmu. To Bavārijas muzonu? Jā, Bavārijas iedzeram un sākas Bavārijas muzonu mēmes. Tas prikols skanēt tāds. Kas tev notiek ar tuvākajiem koncertiem vai izrādēm? Kad šits nāk ārā? Nedēļas beigās, nākamās nedēļas sākumā. Ik pa laikam notiek, iespējams, ja es esmu ietrāpījis laikā, tad Ralfs un Guzenko steidzas palīgā. Mēs būsim arī Liepājā un laikam esam arī Rīgā. Tas ir crowdworks, kurš vienkārši kā komēdijas šovs, kur mēs sarunājamies ar publiku un no tā arī tad veidojās tas saturs. Bet lielais tas Jājums Zirdziņš, kam jau diezgan gatavojos un ko man arī pateicoties šim pasākumam, ņem kaut kādus korporatīvos, kas man arī jāgatavo vai citās ballēs, vai organizēt citus pasākumus, ir Summersoundā Big Bad Hit Show. Okay. Jūs būsiet Summersoundā? Mēs būsim šogad, jā. Šogad mēs būsim. Tad iespējams, ja jūs nebūsiet lepni un būsiet skaidrā tanī laikā, es jūs arī saukšu uzstāties. Par to skaidrumu vajag uztraukties. Jā. Tad vienkārši jūs varat čikāties, kuram jāiet.
Un visi tādi reāli tusē festivāli, un tad, piemēram, Bāliņš zaudē, un viņam jāiet repot, jā. Ar kaut kādu female body inspector kraklu varbūt zini, ar kaut kādu ridiculous kraklu. 6-7, tā kā es baigi nekas labāks neesmu, jā. Jā, tas ir tas Big Bad Hit Show, tam ir liela gatavošanās, bet tā koncerta pasākumi ik pa laikam kaut kas notiek. Internetos var redzēt, manā Facebookā un podkāstās ik pa laikam stāstu, kas man ir. Kur var dabūt biļetes priekš Guzenko un tevis? To var dabūt bez rindas LV. Ok. Jā. Nu labi. Tad tiekamies tajās izrādēs. Būs links arī atstāts aprakstā. Mūsu nākamais dzēriens ir single grain Scotch viskijs no Lielbritānijas. 40 grādi. Vārds no mūsu sezonas garšīgiem sponsoriem. Ja tu meklē uzkodu, kas patiešām dod enerģiju un spēku, tad tu to esi atradis. Kodienas produkcija no Rīgas miesnieka. Tā ir garšas un proteīna kombinācija, kas paredzēta mūsdienu aktīvajam cilvēkam. Klasiskais un pikantais cūgaļas džerkī, cāļu džerkī un čipsi, maigās un pikantās cigāru desiņas, kā arī proteīna desiņas no vistas un lielopa, katrā produktā jūtama bagātīga, sabalansēta un garša katrā kumosā. Jaunā ražošanas tehnoloģija nodrošina vienmērīgu kvalitāti un mazāk drupaču. 50 gramu iepakojumā tu saņem pilnvērtīgus, sulīgus gabaliņus, nevis sīkumus. Uzlabots recepts ar samazinātu sāls daudzumu un bez dūmu aromatizētājiem nozīmē tīrāku un patiesāku garšu. Un, protams, bagātīgs proteīna saturs, jo kodiens ir radīts jaudīgai ikdienai. Garša un spēks katrā kumosā. Kuj? Šitais nav mans favorīts, teikšu godīgi. Jā. Zin kā, šitam single Scotch no Lielbritānijas, viņam vajadzētu arī Lielbritānijā palikt. Brexitam bija iemesls. Tas ir, lūdzu, lai šits paliek aiz tās Brexit robežas, iesūtiet to uz Eiropu, tas tā. Ok, atceries, mums bija tāds segments, kurš parāda tev 3 bildes, kuras atradu Googlē. Jā. Jā, tu viņām iedod kontekstu. Šī ir Eirovīzija, kad ar pērniem uzstājāmies un bija dziesma Disco Superfly. Es reizēm ļoti labās dienās, kad esmu fastojis un klausījis ļoti. Es tā kā baigi esmu baigi nevaru. Tu vispār neesi? Baigi es nevaru, bet es, piemēram, tikko biju štatos pirmo reizi dzīvē ar 4 koferiem. Un es bišķiņ pieņēmu svarā. No ēdiena? Tas jā, no ēdiena, no tā sūda. Un ja es dzīvoju labi, tad tas ir 10 pat vairāk gadu atpakaļ. Es joprojām varu ielīst tajās biksēs. Joprojām, man viņas mājās stāv, bet tagad es viņas nevaru tagad uzvilkt. Ok, kā šeit. Šitā laba bilde. Un es brīnos, kāpēc cilvēki domā, ka esmu gejs. Nav jautājumu. Man ļoti patīk šī fotosesija. Šis ir vienkārši fantastisks fotogrāfs Artūrs Kondrāts, kurš mums arī ir. Mani viņš safučēja modes žurnālam, kādam es neatceros, godīgi sakot, bet pēc tam es sāku ar viņu ļoti draudzēties, un mums ir ar Mēs jūs mīlam, Kasparu Breidaku vienas stūres, kas saucās Mēs jūs mīlam, what the fuck, plakāts, kur es pīpēju cīgu un man deg mugura, un Kaspars aizdedzina man cīgu, tāpatās kā Pink Floyd. Es, man liekas, esmu redzējis, jā. To arī bildēja Kondrāts. Jā. Un šī man mīļākā personīgi. Tās brilles ir daļa no ēras. Jā. Tas ir ēras brilles. Tas ir ēras brilles, un tas arī krekls bija ēras krekls. Ēras krekls. Es domāju, ka Vīneks sākumā. Vīneks? Vīneks, tas nav Vīneks, bet kur šis ir? Kāds konteksts? Šis ir festivāls Jaunais Vilnis. Jā, kurā... Tas ir ļoti sen! Tas tātad ir ļoti sen! Es esmu Džeks, kurš ir uzstājies jaunajā Vilnī un tagad trešo Krieviju. Tā kā full circle, vienkārši apgāja čals. Čūskas ēd savu valsti. Jā, tieši tā. Tāds svarīgs, jā. Man tur bija baigi forši. Bija forši, ne tajā gadā. Nebija jau slikti. Bija baigi labi, vecīt. Es tā kā Latviju pārstāvēju 2 reizes. Vienreiz festivālā un vienreiz arī ballītē. Nu labi. Tu nesaprati.
Nesaprotu. Tā, kad tu salaidi ar ārzemnieci, tad tu pārstāvi Latviju. Tur kaut kādu bagātu krievdāmu? Nē. Bet tas ir, tas nav mans joks, tas kaut kur Twitterī izlasīja, tad, kad tu reāli salaidi ar ārzemju cilvēku. Es sapratu, tagad sapratu. Jo tāpēc centies, tad, kad tu ārzemēs pabučojies vai kaut ko izdarīt to godam, jo viņi domās par tevi tā pa visu valsti. Jā. Nu. Uz zelta vārdu. Tu esi kaut kad pārstāvējis Latviju? Esmu pārstāvējis Latviju. Apsveic. Es domāju, ka es neesmu līdz vilties. Mūsu nākamais dzēriens ir slavens konjaks no Francijas. 40 grādi. Reperiem parasti šis dzēriens patīk. Baigi labi, ka Francija ar mums draudzējās un viņi izlaiž šo arī ārā. Es biju The Game koncertā Palādījumā. The Game bija koncerts Palādījumā? Jā. Pareizi bija gan kaut kad, jā. Un viņš, es nesaukšu to par izdzēru, es to tiešām saukšu par izpisa. Koncerts sāka ar to, ka viņam iemet ar 0,7 konjaku pudeli rokā. Jā. Viņš viņu atkorķē. Šitā visu izpiš. Viņi ir uzbūvēti citādāk. Aizmet tukšo pudeli čalim kaut kur backstage'ā, kurš noķer un noripo konci. Un koncerta beigās vēl viņš pastāstīja publikai, cik ļoti bērni ir svarīgi un ir mūsu nākotne. 10 balss no 10. Tā kā man ļoti. Tas ir, tev var tas nepatikt, bet tas ir kā vīrietis izskatās. Jā. Okay, es šitiem jautājumiem tagad, kad mums ir tāds īstais pāļu bazars saktajā pirmajā reizē, mēs jau tā kā taustījāmies. Es nesapratu tēmas, par kurām jārunā, un es kaut kā gatavojos tādai intervijai, bet te gadiem ejot, esmu sapratis, ka pāļa bazars, ir reāli tas, par ko tu runā pālī. Tu runā kaut kādas sociālas tēmas, kulturālas tēmas, un tev nekad nav, tev vienmēr kaut kāds viedoklis par to ir. Un šim jautājumam es iedvesmojos no tā riela, ko tu man atsūtīji, ka Šons Pens izvēlējās nodot savu Oskaru Ukrainai, lai to pārtais lodēs. Jā, un šaut Krievus. Diezgan hard, ne? Jā, viņš tagad arī skatījos Oskara ceremoniju. Esmu riktīgs kino fans. Tiem taviem skatītājiem, kuri nezina, es tiešām visu laiku eju uz kino, vismaz reizi nedēļā. Es eju pat viens pats uz šausminēm, kad man nav kompānija, ar ko aiziet. Un es skatījos Oskara ceremoniju, kur Šons Pens dabūja atkal otrā plāna aktieru balvu, bet viņš pat neieradās. Un viņš bija tagad Ukrainā, vienkārši aizbraucis tā vietā. Viņš vispār ir baigais vecis. Viņš 2015. gadā El Chapo intervēja. Es atgādināšu, viņš bija tas, kas intervēja El Chapo. Man viens čoms arī, es neesmu tik ļoti par Šona Pena biogrāfiju informēts. Man viens čoms teica, ka viņš ir izšņaucis arī visticamāk visu pasaules kokaīnu. Viņš izstāst pēc tāda bujaka. Es teikšu godīgi paties, viņa sejā viņš tā izskatās. Jā, bet es gribētu, atbildot uz tavu jautājumu, nonākt kaut kad tādā līmenī, ka man ir tik ļoti vienalga, ka es pat, jo es stipri šaubos, ka tas ir publisks gājiens no viņa. Man šķiet, ka viņš tiešām, viņam ir vienalga par Oskariem, jo tur nevar pīpēt vai kaut ko, un viņš izdomā, es aizbraukšu uz Ukrainu. Es gribētu nonākt kaut kad tādā situācijā, ka man ir tik vienalga, bet tās manas darbības, ko es veicu, citiem šķiet, wow, viņi ar tā gribētu atļauties tā. Un man liekas, es uz Šonu Penu skatos šobrīd tāds vecīti. Es gribētu ar viņu pāļu bazaru. Es tā kā tā, ja man būtu tavs raidījums, vecīti, tas tā kā Šons Pens, lūdzu, daboniet Šonu Penu. Viņš ir nefiltrēts, viņš ir absolūti nefiltrēts, man liekas, arī. Absolūti, jā, absolūti. Tu esi bijis aktīvs Ukrainas tajā karā kopš pašas pirmās dienas. Un tāds atklāts jautājums. Pēc visiem pēdējo dienu notikumiem tu redzi viņam beigas vispār šogad vai nākamgad? Godīgs gods baigi. Ja kaut kā ejot uz priekšu, man arī sāk iztīties tā vīzija aizvien drūmāka mazliet. Nē, es neredzu, diemžēl, beigas vēl tik ātri. Un man šķiet, ka arī jādomā par to, ko katrs uzskata par beigām. Es uzskatu, ka kara beigas ir totālākā Krievijas sakāve un ka visi tie ēskoli, kuri kaut kādā ziņā ir līdzdalīgi un vainīgi pie tā, ka Putins vispār bija prezidents, arī pamatiedzīvotāji daudz, kur tur dzīvo, ka viņi ilgu laiku dzīvo to kolektīvo sūdu. Līdzīgi tā kā vāciešiem vienmēr ir kauns un viņi atvainojās par Hitleru, un tas pats arī būtu viņiem tā kā ļoti ilgu laiku jāizjūt. Bet man šķiet, ka problēma ir tajā, ka ir
politiķi, kuri vienkārši nedara lietas, kā būtu jādara. Piemēram, mēs te varam Latvijā katru gadu savākt pāris miljonus, ko nosūtam Ukraiņiem, kas ir nenormāli forši un labi. Bet man šķiet, ka tas ir tik un tā mazs tāds solīts, ka lielais solis ir jādara politiķiem gaitiņos un baigi mīžiņi, baigi raustās. Jā, tas man nepatīk. Es gribētu tāds. Mēs esam latvieši izdarījuši ļoti savējo daļu, tāpat kā poļi, kā lietuvieši, kā citas valstis, parastie iedzīvotāji ir izdarījuši. Tagad tāds, beidzot saņemieties un nositiet to Putinu, lai viņš vairs mums nevienam tur negrozās savu automātu. Man ir visā, arī tajā laikā, kad Trumps ilgstoši ir bijis pie varas, man gan patīk viena lieta, ka varbūt Eiropā ir atvērušās acis, vai varbūt Eiropa bišķiņ saņemsies, ka Eiropai mazliet pašai savus sūds jāsavāc kopā. Jā, es tam pilnīgi piekrītu. Mēs agrāk bijām, tas varbūt izklausās nepareizi, mēs agrāk bijām dominējošais militārais spēks uz pasaules. Kopš kura laika mēs par tādiem mīkstiem palikām? Reāli, kopš kura laika mēs par tādiem mīkstiem palikām kļupikiem? Tā kā es ceru, ka varbūt vismaz visa tā fonā Eiropas līderi kaut kā savāksies un atgriezīs, to, ka taisnu muguru. Jā, riktīgi labi, ka tagad atkal būs militarizēta Vācija. Yes! Mums bija līdz tam jānonāk. Tas dirsā. Neizraujot lūdzu šito no konteksta. Mūsu nākamais dzēriens ir šņabis. Tas ir joks, mēs jokojam, mēs smejamies. Tas ir šņabis no Polijas, 40 grādi. Okay. Vispār poļi, respekt poļiem. Respekt poļiem, paldies Dievam, viņi mums ir blakus. Good. Tu nejūties tik labi. Kurva bober. Ko nozīmē kurva bober? Suka bebrs vai kaut kas tāds. Jā? Un kāpēc viņi to lieto gan tad, kad ir forši, gan tad, kad ir sūdīgi? Tā ir kultūra vienkārši. Internacionāli. Tāds, ko tu vari visur izmantot. Jā. Okay. Tu esi liels interneta arī lietotājs, tāpat kā es, tev vienmēr viedoklis arī forši par internetu. Un es gribēju tev paprasīt tev viedokli par to slaveno Eiropas Savienības priekšlikumu chat control. Chat control, ka Eiropa grib iet pārāk tālu, skenējot absolūti visas pilnīgi sarakstes, atņemot privātumu, jo tur ir tā, ka, ja tu mazliet papēti dziļāk, tas ir ķipa, lai apkarotu pedofīliju, tas ir bērnu drošības interesēs. Bet tie algoritmi, kas to pārbaudītu, tev var flēgot, ja tu sava bērna bildi sūti, teiksim, kaut kādā grupas čatā, vienkārši grupiņas čatā, bērnu čatā kaut kādā. Tur ir ļoti, Vai Eiropa iet pārāk tālu? Šī ir pirmā reize, kas par to uzzina. Es kaut kā biju palaidis šo garām, bet... Bet tu esi dzirdējis kaut ko par to? Nē. Tev chat kontroli ir pilnīgi. Pilnīgs jaunums. Karoči, Eiropas Savienība vēlas izsludināt, skenēt absolūti visas sarakstus uz visu. Bet, zini kā, mans baži ir par to, ka šodien tā ir bērnu aizsardzība. Rītdien tas būs terorisms, parīt tas būs kaut kāds politiskie spēki. Viņi skenēs, ko tu raksti vienkārši. Es godīgi sakot, jo vecāks es palieku, jo mazāk es uzticos savai valdībai. Un ar to es nedomāju tikai mūsu Saimu, es domāju vispār. Savu valdību sakot, es domāju pasaules kontekstā vispār. Ka viņi kaut ko man baigi pasargās. Pastāties Epstein files. Jā, ļoti pasargājuši pedofīlus. Man liekas, Anglija ir vienīgā, kur kādu ir arestējusi. To princu Andriju un arī tikai par to, ka viņš man šķiet ēpastos izpauda valsts noslēpumus, bet nekas saistīts ar bērniem. Tu vari pieskarties sīkajiem tad, ja tu esi miljonārs un ietekmīga persona, izrādās. Jā, tā kā tu vari to darīt. Tāpēc pat ja tas tiek rādīts kaut kādā drošā glābšanas formā, kurā ir mērķis pasargāt, man nepatīk, ka ir papildus kontrole un ka tevi čeko un tiek ierobežotas kaut kādas tavas brīvības. Bet tas mans viedoklis pat nav pilnīgā ekstrēmā. Cilvēki, kas vispār domā pat kā Sams Harris, kurš ienīst nacistus, bet viņš uzskata, ka jābūt vārdu brīvībai tādai, ka tu drīkst uz ielas bļaut, ka tu esi nacists. Tas, ka cits uzskata, ka tu esi idiots un nepaķerās uz tevi, that's fine, bet ka nedrīkst neko ierobežot. Es nesaku, ka nevajag, es uzskatu, ka pedofīlija jācīnās un tādā, bet šī kontekstā, ka kāds skenē,
ko tu raksti, sarakstē. Jo saku, šodien tā ir bērnu aizsardzība, bet patiesie tie iemesli, viņi sāks skenēt visu pārējo. Pasaka kaut ko nepatīkamu, piemēram, par to un to cilvēku. Tu būsi sarakstā. Jā, exactly. To mēs redzam arī abās valstīs. Gan mūsu kaimiņam, gan pāri okeānam, kas slēpjas aiz tur patiesajām labajām vērtībām. To var traktēt kā grib un ieslodzīt politiskos oponentus un vēl kaut ko. Boom, exactly. Nākamais jautājums šajā te kontekstā. Anglijā to jau ieviesa. Bet ar VPN to var iztikt. Latvijā to plāno ieviest. Jā. Tev, lai tu tiktu pie pornogrāfijas, tev vajag apliecināt savu vecumu un savu identitāti. Jā. Tā kā ar Smart ID, teiksim, fišku. Jā. Bet, protams, tu to vari apiet ar VPN. Tā kā diezgan vienkārši. Jo tu vari no tur Malaizijas vai Taizemes. Exactly. Un kamēr neizskaus VPN, es nezinu, vai ir baigā jēga no šādiem ierobežojumiem. Bet pastas princips, vai tev vajadzētu uzrādīt Smart ID, lai tu skatītos Pornhubā? Nē, es domāju, ka melot par to, ka tev jau ir 18 gadi, lai tu varētu papucēt nedaudz raķetīti pie triple nipple, double trouble, milfs in the house video ir neatņemama puišu pubertātes sastāvdaļa. Tā ir, ko gribi, tā ir. Un prasīt sensim telefonu, lai Smart ID akceptētu uz to. Priecājies. Es domāju, daudz var priecāties, ka tavs sīkais ir izšāvis, atvainojos, tos riekstus vienkārši tajā brīdī, nevis to enerģiju nolicis kaut kur citur, un ka viņam ir bijis tas brīdis, ka viņš pa kluso var pastīties pornogrāfiju. Protams, to var kaut kā ierobežot un domāt tādā ziņā, ka ir, drīzāk sīkajiem puikām man šķiet būtu kaut kā jāieskaidro, ka tā nav realitāte. Tā nav realitāte. Exactly. To drīzāk, ka tā nav realitāte un ka tas, ko tev Andrew teica, stāsta, ka viss vecens maukas un tev viņas var būt miljonus, kamēr viņām jābūt katrai uzticīgai tev. To mums vajadzētu tā kā skaidrot, bet come on, lai jau. I agree to terms and conditions. Tas ir lielākie mēli vienkārši. Priekā, vecīt, mūsu nākamais dzēriens, tāpēc pastīšos, ir single malt viskijs no Īrijas, 40 grādi. Priekā. Nice. Vecīt, piekritīs, ka kopš pagājušās reizes mēs esam atkoduši tā kā to formulu, kā ir jādara, cik ir ātri jāiet uz priekšu, cik jāpabazē pie viena šota. Un ka tagad mēs tiešām jūtam, sāk sildīt. Jā, ir labi. Ok, tad tev patiks šis jautājums. Es ļoti gribēju tavu viedokli. Es to īstenībā nebija vienu citu tēmu, bet es to no rīta izmetu un sapratu, ka man tev tas jāpaprasa. Tu esi vairāk kā strādājis ar Raimondu Paulu. Jā. Bēdīgi slavenais koncerts manai dzimtenei. Jā. Kā tev tas izskatās? Tev tas izskatās pēc reāla mēģinājuma godināt Raimondu Paulu vai vienkārši pēc labas biznesa idejas, kas aizgāja šķērsām? Es šī jautājumā absolūti ar visām rokām un kājām esmu par maestro Raimondu Paulu pusē. Kā lai to tagad pasaka? Var padomāt. Jā. Es esmu maestro Raimondu Paulu pusē, un lai arī ko viņš teiktu, ja tas koncerts ir domāts ar viņa vārdu, pat ja mēs domājam par situāciju, kur maestro pēkšņi ir procesa brīdī kaut ko pārdomājis, viņam ir taisnība. Un viņš to drīkst darīt, jo tas ir viņa vārds, viņa pasākums. Un man šķiet, es personīgi, man pašam ir bijusi tūre ar maestro Raimondu Paulu mūziku, kuras Latvijas radio Big Band spēlēja. Es pats esmu apstiprinājis ar maestro, ka viņa sampli tiek izmantot manā mūzikā. Es pats esmu apstiprinājis ar maestro, ka skan Ilgais ceļš kāpās radio reklāmā, kur mēs ar Kasparu Breideku runājam, tā kā, kā bērītis ir. Pat humorā, pat rēcot, reklamējot mūsu tūri. Un to visu sarunādams, es neuzskatu, ka tagad uz viņa dzimšanas dienu, ja es būtu pasākuma organizators, es domātu,
aiziet, maucam, močiem, taisam viņam pa godu lielo pasākumu, kas kaut cik varētu norādīt uz to, ka tas ir naudas peļņas pasākums, un tas varētu būt man izdevīgi. Man šķiet, ka cilvēkiem, kur viņi pazīst, viņi zina, ka atļaujiet. Kā viņš teica, lieciet man mieru. Lieciet man mieru. Atļaujiet viņam atpūsties un spēlēt savus koncertus, ko viņš vēlas. Savā tempā, kā viņš grib darīt. Un es domāju, ka 90. dzimšanas dienā tik ievilkts šī tik lielā skandālā. Viņš tas nebija viņa bingo kartītē. Viņš kā to nevēlējās. Džeks 2 reizes pakās naudu bankā. Jau vienu reizi smagi, bet divas reizes. Un viņš ir tik jauks un visiem patīk. Lieciet viņu mierā. Lieciet viņu mierā, bet es zinu, bet es ļoti labi apzinos, kā ir ar Raimondu Pauli, jo es, piemēram, esmu aizgājis pie viņa uz tikšanos parunāt Latvijas radio vienreiz viņa dzimšanas dienā. Tas ir vecīgi dirsā. Ja tādas ir dzimšanas dienas tik slavenam cilvēkam, es negribētu nevienu tādu. Kamēr es ar viņu runāju par kaut kādām 2 dziesmiņām, kas man jānodzied viņa koncertā, nāk tante šitāda no tāda kultūras nama, tante tāda no tādas apvienības, tur solists tāds no turienes iekšā ar lieliem ziedu klēpiem, konfektēm, visu kaut ko. Daudz laimes maistro mēs vēlējāmies, un visur klāt kādam ir, protams, arī kamera, lai nofočētu vienkārši, kā tas izskatās. Un es nerunāju par tagad, 90. Es runāju sen atpakaļ. Un tu esi Raimonds Pauls, tev vienkārši es viņa vietā sen jau visiem būtu pateicis, lai neviens man neraksta vairāk nekad. Nerunājis ar vienu, vienkārši atpisās, jā. Bet viņš, man šeit, ka mums vajag novērtēt, cik meistarīgi viņš visu šo laiku ir noķēris to uzmanību. Labs piemērs, esmu izgājis etiķetes kursus, un man etiķetes kursos stāstīja skolotāja Aija Strautmane, ka kad tu ienāc dzimšanas dienā, piemēram, ar kaut kādu cilvēku, ko pārējie nepazīst, tev vajag obligāti viņu stādīt priekšā. Tā kā sveiki, čau, tur Alfs, un šis ir mans draugs, tur Jānis Krīvēns, sapazīstās visi. Viņi teica, vienīgais variks, ka tu vari neiepazīstināt, ir tad, ja tev atnāk līdzi Raimonds Pauls. Jo tas pat būtu nepieklājīgi, ka tu kādam stāsti, kas viņš tāds ir. Un man šķiet, ka tā viņam arī ir. Mums vajag rēķināties, ka viņam tā uzmanība vienmēr tiek tik ļoti veltīta katru dienu. Vai tev nešķiet, ka Latvijā reizēm aiz kultūras vienkārši slēpjas naudas projekti? Protams, absolūti. Man šķiet, ka aiz kultūras slēpjas naudas projekti. Un, tas jau nav tikai Latvijā, tas viss ir pasaulē. Es par to ļoti rūpējos, mani tas ļoti satrauc. Un patiesībā tas ir vienkārši klauds. Vienkārši klauds, kaut kāda finanšu atmazgāšana iespējams. Jā, Iepirkumi. Man šķiet, ka visspēcīgākie uz šito klautu ir kaut kādi influenceri, kuri sev filmē, kā viņi citiem palīdz un cik ļoti viņi feini ir. Un tikko kā tas beidzās, tā viņi vienkārši noliek kameru un ej tālāk, klibais kucēni, man vienalga. Davai, vecīt, mūsu nākamais dzēriens ir pikants rums no Lielbritānijas. 40 grādi. Kaut kādām lietām varbūt jāpaliek uz tādu trešā došanu. Okay. Jaunie skrejriteņi. Man sākumā likās, ka varbūt tas kaut kāds 1. aprīļa joks, jo tas ir stāsies spēkā no 1. aprīļa. Bet, kroč, būs skrejriteņiem, skūteriem jauni ierobežojumi. Jā. Būs jāpārbauda, vai cilvēkam ir autovadītāja apliecība. Fuck off. Un otrs, skaties, viņi pārbaudīs, vai cilvēks nav reibumā. Tev būs jāuzstājas reakcijas tests aplikācijā. Uz reakciju, un tikai tad tu varēsi braukt skūteri. Funkcionējošs alkoholiķis saka, patur aliņu. Tev liekas, tas strādās? Man nav autovadītāja apliecība, un es ļoti priecājos braukāt reizēm ar tiem skūteriem, un es vienmēr esmu tas džeks, kurš pat pie sarkanās gaismas apstājās. Bet man šķiet, ka tas ir solis pareizajā virzienā. Jo tas, ka tu tur
Vecīt, tas vasarā pats. Es esmu nonācis traumās, tāpēc, ka man skūterists uzmauc virsū. Ka es ar velo braucu, vienkārši frontāli močīju pretī, aizcer mani, es pārlidoju pāri ritenim, kaut kādas lēni braucu. Un vēl bremzēju, un viņš apstājās, pastās un aizmauc uzreiz tālāk, kas vienkārši uzreiz liecina par to, ka tu esi vainīgs. Tu neatradi beigās? Neatradu beigās, neesmu arī baigi tur ļaunatminīgs džeks, un nebija nekas tur baigi, bišķiņ ieplīsis plecs. Tikai ieplīsis plecs, tikai traumpīns, tā jau Bet es aizgāju uz traumām, un es teicu tam doktoram, ka man ir reāli bail. Un viņš teica, vecīt, katru gadu nositās cilvēki skūteristu dēļ, un tie nav tikai tie, kuri mauc uz tiem skūteriem. Tie ir cilvēki, kurus vienkārši notriec. Un tie ir, vienkārši gājēji, un man šķiet, ka kaut kas tur ir jāčiko. Un tas, ka... Un vispār manī ir tāds mazliet tāds vāciešu... Septītais šots runā. Vāciešu mēmes dziesmu var ielikt atkal. Manī ir tāds maziņš vācietis. To Bavārijas muzoli? Jā, to Bavārijas. Piefiksēšu to Bavārijas muzoli. Es pat kā gājējs uzskatu, ja cilvēkiem visiem būtu autovadītāja apliecība, kas man nav, bet kaut kādas noteikumus es jau zinu. Tu vienkārši zini, pa kuru pusi trotuāram tu ej uz priekšu un pa kuru tev nāk pretī. Un šī kārta, un tiem skūteristiem, viņiem nav pat tās zināšanas. Exactly. Viņi vienkārši močī kaut kādā. Man ir nepopulāra tā pieredze, ka man nav nekad dzīvē bijusi neviena problēma. Jo man ir B kategorija. Tā kā es eju pa ielu, es zinu, kā domā autobraucējs, es zinu, kā domā velospēdists, es zinu, kā domā gājējs. Un es aptuveni novērtēju visu to situāciju, man nekad nav bijusi dēļ tā problēma, jo es zinu ceļu satiksmes noteikumus. Man piedāvāja jau kuro reizi nesen likt autovadītāju apliecību, un man vienkārši... Kāpēc ne? Man tik ļoti nestāv uz mašīnām, ka... Man 32 gadi. Man ir 32 gadi. Tev vajadzētu. Vīrietim cilvēki jau domā, ka esmu gejs. Tu tagad tikai apstiprini, tu tikai pastiprini tās aizdomas, ka es negribu stūri, es gribu būt passenger princess. Sēdēt aizmugurē. Man ir 32 gadi, un es visur esmu ticis, ka mani vienmēr kaut kur aizved. Man rītā ir koncīts, kur nav svarīgi. Man rīta koncīts, bet es zinu jau, ka man pulkstenis tikos aizvedīs un tikos atvedīs atpakaļ. Bet tev negribas pašam iekāpt mašīnā? Tā ir tāda brīvības sajūta, ka tu esi... Nē, man piedāvāja nesen atkal... Bet smadzenes, es nesaprotu. Jā, es arī... Jo tu esi ļoti unikāls. Parasti visiem tomēr patīk, tās turēt. Jā, bet vecīgi man patīk no Končiem atpakaļ braukt, būt Pāli. Jā, būt tam, kurš es tev piekrītu, man arī. To dzērienu. Es tev piekrītu, bet tev nav tā, jo zini kā, pārvietošanās mašīna. Nevar braukt skaidrā. Tā ir taisnība, bet nevajag arī rutuļu gājienu, protams, taisīt šo izgriežanu. Nevajag normu vēl vairāk. Es uzskatu par rutulu, ka tas ir valdības spēcoperācija. Viņi to mākslīgi radīja, lai novērstu uzmanību no LMT un teddaļu izpirkšanas, lai visi runā par rutulu. Nevis par atstāt, tā ir mana teorija. Tāpat tās kā, vai ne? Ja tev nepatīk, ka cilvēki tulīt uzzinās, ka tu esi pedofils, sāc bombardēt Irānu. Elementāli. Pirms mēs ejam pie pēdējā šauta, es tev vēl gribu paprasīt par ierobežojumiem saistībā. Kā tev liekas, alkohola pārdošanas ierobežojumi ir samazinājuši to patēriņu Latvijā? Tev noteikti būs statistika. Man nav. Mans minējums ir, ka ir samazināts uz tā rēķina, ka ir tie impulsu pirkumi. Jo man pašam ir bijis, ka es eju mājās un tāds, es varētu paņemt tur vināru, tur kaut ko, padarīt vienalga. Un vairs jā. Jo es draučīju tikai esmu sadzēries. Skaidrā es nevaru to padarīt. Ne, pasarg Dievs. Nedod Dievs. Pasarg Dievs. Tas ir tik netikli. Un es vienkārši nenopērku. Un man šeit tikai uz tādu rēķinu. Bet to, kas ir alkašs, tas būs alkašs tā vai tā. Precīzi. Jautājums pēdējais pie tēmas, pirms mēs pārējām pie pēdējā šauta. Vai Latvijā būtu jāizliedz alkoholu tirgot benzīnu tankos līdzīgi kā tas Lietuvā?
Sarežģīti, vai ne? Jo tomēr tu braukā pa koncertiem, patīk tajā cirkulī apstāties, bleku rantiņu paņemt. Ja godīgi, man nepatīk īstenībā, tīri man, ja es domāju egoistiski, man nepatīk, ka var tikai līdz 8 nopirkt šmigonu, jo man vislielākās situācijas ir, kad es gribu šmigonu, ir, kad es esmu kaut kur ārpus Rīgas, esmu nospēlējis izrādi, vai koncīti, un es kāpju mašīnā, un tāds, ātri paspējam uz veicīti. Tagad tā vairs nav, tāpēc, ka tu uzstājies 8, vai tev ir jāplāno pirms tam. Un tas jau ir tāds alkoholisms, bišķiņ plānot pirms tam. Nē, tas nav alkoholisms, nē. Tas galīgi, nē. Jā, man liekas, nevajag tirgot. Es uzskatu, ka nevajag tirgot benzīna tankos, bet katram benzīna tankam blakus ir jāuzceļ alkohola outlets. Priekā, viss. Mūsu pēdējais dzēriens ir labs viskijs no Īrijas. 40 grādu priekā. Priekā atsēs. Tā, es to kutelīgāko jautājumu esmu pietaupījis uz pašām beigām. Tagad tu esi dabūjis tādu proper pāļa bazara pieredzi, jo es saku, mūsu pirmajā reizē sarunā mēs abi bijām mazliet samīzušies, mazliet, tādu neskaidru. Es līdz galam. Man liekas, arī valstī nebija tas koncepts skaidrs, ka, ja tu esi normāls cilvēks, tu vari dzert un runāt. Jā, nekas traks nenotiek. Nekas traks nenotiek. Tas ir pāļa bazars. Un arī, ja kāds no taviem viesiem negribēs tur izraut šotu, tu taču nesēdi ar ieroci un nesaki, dzer ārā! Nē, it's fine. It's fine. Un es pieļauju, ja kāds arī apvems galdu, tu to izgriezīsi. It's fine. Es esmu 2 reizes skrējis uz Toču. Man liekas, ka pāļa bazarā? 2 reizes, jā. Bet to pēc tam, kad kameras izslēgsies. Mans tavs pēdējais jautājums, ko es pataupīju beigām. Tikko pirms 2 dienām bija 16. marts, kas ir zinām kā leģionāra diena. Jā. Gājiens Rīgā noslēdzās bez starpgadījumiem. Agrāk tie pasākumi bija lielāki, agrāk es atceros mēdījos, bija lielāks kaut kāds troksnis par to, bet gadiem ejot, mēs to aizvien tā kā vairāk noklusējam. Kā tur ir? Mēs klusējam aizvien vairāk un vairāk. Dienas beigās leģionāri bija daļa no nacistu armijas. Viņi bija, bet tur ir katram savu taisnību, vai viņi tur cīnījās par nacistu interesēm, vai viņi cīnījās tīri, lai ietu pret sarkano armiju. Vai tai dienai ir jābūt kā piemiņas vai atceres dienai, vai tomēr gadiem ejot labāk izvairamies no šīs asociācijas? Es domāju, vecīt tāpatās kā tur pieminekļu gāšana štatos kaut kādiem cilvēkiem, kur ir Kolumbam? Jā. Arī tur citiem. Jo mūsdienās sāk uz to kutelīgāk skatīties sabiedrību. Man šķiet, ka ir jāstāsta vienkārši to gadu kontekstā. Un leģionāra piemiņas diena ir tiešām cilvēkiem, kur piemin kritušos. Nevis slavēt politiskās nacistu, tur aizstāvis vai, un that's that. Ja tu paprasīsi cilvēkiem, kuri iet tur nolikt ziedus, diez vai kāds no viņiem teiks, ka... Labi, Kiko, tu šots neastāties. Jā, kas? Labi, Kiko, jā. Ka ir baigi tur labās idejas pārstāvētas. Tā ir kritušo piemiņas diena, un tas ir pilnīgi normāli. Ralf, milzīgs tev paldies, ka tu atnāci uz 2. raundu. Es tev vēlreiz pasaku, tu biji 2. viesis mūsu šovā. Pateicoties tev, es varēju dabūt dafigā citus ēlisterus uz šito epizodu, jo tu biji tā kā zaļā karotīte. Sūtīja man raidījumu. Jā, es sūtīju tev raidījumu, kā Ralfs bija, viss būs čili. Un es tev gribēju pateikt milzīgi paldies. Man tev ir arī dāvana no mūsu šova atbalstītājiem. Labais! Tev tur uz kādu laiciņu pietiks. Vecais! Paga! Ļoti atbilstoši. Nopietni! Šis ir labais. Un tiešām milzīgs tev paldies, ka tu atnāci uz šeit. Man liekas, tagad mums bija nebija domājis, ka es dabūšu kaut pāļa bazars. Es nebiju domājis, ka es kaut kad dabūšu krīvēnu desas.
Super. Paldies, Večuk. Vai kaut kas pēdējais, ko tu gribi pateikt, pirms mēs slēdzam kameras un sākam darīt to, after? Ko es vēlos pateikt? Nē, īstenībā baigi labi nāciet uz Spāļu bazaru. Nekautrējieties, un šodien man neviens nezvan vairs. Paldies, čau! Uzspiediet laiku, zvaniņu, visu pārējo. Čau!